Čau, bērni! Es esmu vilks ar zobiem klats, un šodien es gribu ar jums nedaudz paspēlēties. Un ziniet kas? Es jau pateicu, ka mani sauc vilks. Un tagad jūs nosauksiet man savus vārdus. Darīsim tā. Skolotāji jums dos mantiņu, un tās, kurš turēs mantiņu, nosauks savu vārdu. Aiziet! Prieks iepazīties! Jums ir ļoti labas un jaukas skolotājas. Ziniet ko? Es vakar redzēju ēzi. Es pataustīju to. Ēzis bija brūns un ass. Tas bija tas, ko es redzēju. Tāpēc tagad mēs varam paspēlēt spēli Es redzu. Katram no jums ir jānosauca viena lieta, ko jūs redzat, bet pilna teikumā. Piemēram, es redzu, ka skolotāja skatas uz jums. Skolotāja, ko tu redzi? Nu tad aiziet. Jūs esat malači, bet ir arī lietas, ko es neieraudzīju, kad satiku ezi. Piemēram, kāds ezim ir noskaņojums? Kas ir viņam uz sirds? Vai viņš ir bēdīgs vai priecīgs? Un uzzināt to es varu tikai viņam pajautājot. Tas ir ļoti svarīgi runāt par to, ko mēs jūtam un domājam, lai mūsu sadarbība būtu veiksmīga. Un tagad jums ir uzdevums. Vārds sadarbība sākas uz S burtu. Lūdzu, izkrāsojiet šo burtu un blakus tam uzrakstiet līdzīgas, lai burtam S nebūtu skumji. Jūs varat arī uzzīmēt vārdus, kas sākas ar burtu S. Gaidīšu, kad skolotāja man atsūtīs jūsu darbiņus. Atā!